Labvakar! Man patīk tēze tavā, kunga, kad veselais saprāts pateicoties tojām vēlēšanām. Nu, tāds citādi neeksistē. Kungi izteicās šeit par naudu, par personisko un kolektīvo brīvību. Es teikšu tā, pateicoties tehnoloģijām, bet ne tikai, tas vienkārši ir cilvēku dabā, ja tu esi pie varas, tu visu laiku testē, cik tālu tu vari iet un pašreizējās, tā kā likumdošanas vai varas, vai tā skaitā Eiropas attiecības ar individu var raksturot, kā es personīgi to izjūtu. Tās ir vardarbīgas attiecības. Tā ir, teiksim tā, velkot paralēles ar privāto dzīvi, ne manējo, bet kā gadās, tā ir varas greizsirdība uz individu brīvību, kas rezultējās izmisīgā, pastāvīgā, paniskā, pieaugošā kontrolē, kur tu biji, ko tu darīji, no kurienes nauda, kādā tiesībām. Man liekas, šitas izskaidrojums nav ticams. Skaidro vēlreiz, es neticu. Kamēr tev uzsit zila aci vai aizved ar ātrajiem, kas valsts un individu attiecībās nozīmē, ka tev pratina un represē, bloķē kontus, kaut ko citu izdara, varbūt vēl smagāku. Es uzskatu skaidro naudu par personiskās brīvības izpausmi. Es uzskatu to par godīgu un leģitīmu cilvēcisko, tai skaitā attiecību veidu. Ikvienā privātā saimniecībā, sveiciens vidu vadītājai, ja? Ikvienā privātā saimniecībā, es jums atklāšu noslēpumu, ir 10, 15, varbūt 20 tūkstoši skaidrā nauda aiziet tikai tā. Malkai, krūmgriešanai, vistām, olām, burkāniem, zaļumiem, un jūs tur neko nevarat padarīt un nevarēsiet padarīt, lai kā jums to gribētos paveikt un mūs ierobežot. Kaut kā nesanāks. Un mēs maksājam nodokļus. Kāda ēna ekonomika? Kāda ēna ekonomika? Kurš pie pilna prāta vai arī bez prāta esošs kriminālu aprindu pārstāvs vai terorists lietos atslēgu vārdus, terorisms vai noziedzība vai pedofīlija vai vēl kaut kas tur sarakstē. Tie, kas to īsteno, viņi jums neparādīsies. Vienīgie, kas no jums saņems sitienas, tie būs normāli pilsoņi, individi, iedzīvotāji. Līdz ar to es teiktu tā, pelēkā ekonomika daudzkārt ir izglābusi valsts, kā Grieķija grūtās situācijās. Tā ir vienīgā forma, vienīgais modelis, kas ir spējīgs valsts izglābt, tad, kad valsts gāžās kaut kādās pilnīgi citā līmenī. Ja, un pelēkā ekonomika, aploksņa algas atgriežas budžetā caur akcīzēm, caur PVN, caur Rimī, caur Statoil, caur komunālajiem maksājumiem. Vienīgais, kas neatgriežas, ir korupcijas nauda. Jā, sveiciens varai, ja? Kas nogulsnējās offshoros, kriptā, visur citur viņi nogulsnējās. Un maksājot nodokļus, uzskatīsim tā, kamēr mums te ikru lidotāji lidinās apkārt, kamēr mums tur ir Daugavā pāļi un tur mēs būvējam Rail Baltica par 2,5 reizes dārgāk nekā Igauniem, nodokļu maksāšana ir vispār ārprātīgs labas gribas žests, milzīgi pretīm nākšana, labas gribas izpausme no iedzīvotājiem. Sakiet viņam paldies, ka viņi vispār kaut ko maksā. Paldies, uz redzēšanos!